Jau pavisam pēc īsa brīža tu pats ķersies klāt pie visas darbošanās ar Power BI, bet līdz tam es gribu parādīt šīs 4 kastītes, ko es iepriekš runāju par datu iegūšanu, apstrādi, vizualizāciju un kopīgošanu, parādīt tādā ātrā kopīgā darbībā un vēlreiz saviem vārdiem izstāstīt un uzsvērt, kurš no šiem posmiem tas ir. Un sākšu ar Power BI, kas man ir atvērts, izvēlēšos Excel failu, Financial sample, kas jau ir šad un tad piemēros rādīts, varbūt es redzēju kādā demonstrācijā. Šoreiz piemērs būs pišķiņ citādāks, vienkārši izskaidrošu katru posmu atsevišķi. Lūk, Financials tabulu es izvēlēšos, lūk šādi te, spiežu Transform Data. Un pieslēdzoši šim datu avotam, ar lasīšanas tiesībām, proti failu, es nelaboju. Man ir atvērts šobrīd jau jauns loks vaļā, kas ir Power Query Editor. Power Query Editor. Šeit ir visas darbības, kuras tu varēsi veikt tieši ar datu atlasi un korekcijām un izmaiņām, kurā brīdī ar kuru vajadzēs darīt. Es pamēģināšu dažas lietas šeit izmainīt, piemēram, izdzēsīšu mēneša nosaukumu kā kolonu, delete, lūk arī pierakstās solis, kas tiek darīts. Šī ir tā sadaļa, kurā tu vari kaut ko lasīt, atlasīt un darboties. Es faktiski arī visu pārējo atstāšu un vairāk arī nerādīšu šeit. Par visām sadaļām iešu uz priekšu visa kursa garumā un stāstīšu. Spiežu Close and Apply, tad pirmā sadaļa faktiski viens vidūts laikā parādīja, kas notiek, ja tu pieslēdzies pie faila un viņu ielasi. Lūk, arī šobrīd es esmu jau datu modelēšanas daļā, kur redzu ielasītos laukus, no vienas puses, kur redzu šo tabulu kā apskatāmu, kā datu avotu, un kā arī saistības starp, kā relācijas, jeb saistības starp dažādām tabulām. Šeit ir viena tabula, līdz ar to nekādu saistību nav. Nu, tad ātri pamēģināšu pāris lietas izdarīt. Uzzīmēšu pāris kastītes ar rādītājiem un ielikšu šeit iekšā, piemēram, pārdošanu, sales, tad lūk, kur ir sales. Ievietošu šeit iekšā, man rādās 1,11, tad 118 miljoni pārdošanā. Lūk, šāds te ir rādītājs. Kastīti pieformatēšu mazliet tā, lai būtu kāda krāsa, kaut kas izskatīgāks, mazliet, nekas daudz, bet tomēr mazliet, piemēram, šādi te. Un tād visas opcijas tu redzēsi kursa gaitā, kur kas atrodas, tad jau mazliet ieskicēju, lūk, tas ir šeit. Ņemu šīs kastītes un pavairoju un uzlikšu šeit otru kastīti, kas man sauksies Cost of Goods Sold. Un tās būs mans, es faktiski uzreiz ņemšu profit, ja peļņa. Lūk, redz, kur ir peļņa. Šeit ir peļņa un šeit ir ieņēmumi. Ļoti vienkārši. Un paņemsim tūlīt tās uztaisīšu grafiku. Arī ārkārtīgi vienkārši ņem un taisi grafiku un paskatīšos, kā veicies ir pārdošanai pa kaut kādu periodu. Lūk, tad sales un periods. Uzliksim datumu. Ārkārtīgi vienkārši. Lūk, šādi te. Es tikai pārslēgšos uz mēnešiem un periodiem. Lūk, šādi te. Un, lai ir kāds garāks periods, lūk, šādi te ir. Pieņemsim, ka tas man interesē. Šāda veida datu modelēšanu var veikt. Tikpat labi arī šiem rādītājiem es varu veikt kādus papildu aprēķinus. Es veikšu New Measure aprēķinus, un tā ir tā vieta, kas būs padziļināti saistībā ar aprēķiniem. Spēsim izrēķināt, piemēram, peļņa man ir, peļņa, jā, tad rakstu vienkārši latviskiem vārdiem peļņa, un lieku summa no profit kolonas. Lūk, financials, profit. Lūk, šādi te. Arī šāds rādītājs man varētu būt kā peļņa, un to es varu paskatīties, vai tas tiešām sakrīt vai nesakrīt, un ievietot viņu vēlreiz blakus vēl vienā kastītē un noformatēt tieši tāpat. Tikai pārliksim vēl viņu kā kastīti. Lūk, šādi te. Lūk, ir kastīti. Lūk, šeit divas peļņas man sakrīt. Forši. Nu, tik vienkārši ir šīs veidošanas, vismaz no ātrā skata. Pievienošu vēl kādu tabulu, un lai man tiešām būtu viss gatavs, varētu arī publicēt un parādīt to trešo posmu. Šeit ielikšu segmentu. Tā, segments. Lūk, redz, kur ir segments, kā tabula. Units sold.
Gross sales, piemēram, gross sales. Es kāpēc nav secībā, kurā es labāk varētu saprast. Discounts, lūk, šeit ir sales, pašu pārdošanu, vēlreiz varam pielikt klāt. Varam pielikt cost of goods sold un gross profit. Man šeit nav tādas tēmas, gross profit margin man arī šeit nav. Man piemērā ir lejā tabulā, tā kā es tā skatos ar vienu aci. Var ielikt kādu vēl skaistu grafiku, piemēram, apļa veida grafiku. Un šeit ieliksim pa segmentiem un pa pārdošanu, piemēram, sadalījumu. Lūk, šādu te sadalījumu, lai šāds arī paliek. Un faktiski gan arī viss vēl kaut ko varētu noformēt, ielikt, piemēram, more visuals nebūs pareizā vieta, došos uz insert image un ievietošu šeit savu logo, un logo pacelšu augstāk un nolikšu viņu mazliet mazāku. Lūk, šādi te. Un vēl vienu lietu varētu tā, lai tīri panāktu pretī un sāktu skatīties, kur ir gads, lai varētu sākt kaut kādus filtrus veidot, ievietošu viņu kā filtru un kā, nevis kā skaitļu filtru, bet kā kategoriju filtru, lūk, list vai pat arī, jā, šādi te arī būs gana labi. Lūk, redz, kur ir 2 gadi un varam filtrēt 1 gadu un 2 gadu. Un abi divi man te strādās, viss ir forši. Nu, šāds te nepārāk izskatīgs produkts, bet tomēr ātri funkcionāls. Esmu parādījis, kā strādā modelēšana un aprēķinu veikšana savā ziņā ļoti primitīvi. Un lūk, arī dodos tad šī tā otrā lielā daļa, kurā būs, protams, ļoti daudz citu aprēķinu, ko es te darīju. Un šeit ir publicēt šo atskaiti. Es viņu saglabāšu vispirms. Atskaita man ir saglabāta, un es viņu aizsūtīšu uz mākoņu servisu savā sadaļā Power BI demo. Un tūlīt arī parādīšu tev, kā izskatās viņa mākoņu pakalpojumā. Lūk, šeit viņa mazi mirkļi, gaidīšanas svētki ir noticis, viss ir aizgājis uz turien. Es dodos uz mākoņu paraugu, tā sekundi. Lūk, šeit te man jau ir ienākusi app powerbi.com, šī mana atskaita, kur es tikko izveidoju un varu sākt lietot. Un jau no šejienes varu kopīgot to ar kādiem citiem saviem kolēģiem, lietotājiem, ar ko nu tev šajā brīdī gribās darīt. Lūk, kur raksti tik vien e-pastus un sūti viņus prom. Lūk, šāds te, un te jau pilnas funkcionalitātes atskaita jau strādā, jau kaut ko darbojās, varam sākt skatīties, kas ir kas un ko tas veido. Es ceru, ka tu esi gatavs ķerties klāt, tā kā tālāk tikai un vienīgi darīšana.